Zemnieku saimniecības bites lauki jau vairākus gadus tiek apstrādāti ar pašu konstruētu kompaktoru. Vieglu un agresīvu augsnes apstrādes agregātu, kas arumu cilus pārdala nelielos attālumos, uzirdina sablīvējumus un sadrupina augsnes kunkuļus, aiz sevis atstājot pilnīgi sagatavotu augsnes ējai. Lauksaimniecībā strādāju jau 20 gadus. Un sākotnēji braucām ar dažādiem Padomju Savienībā ražotiem gan traktoriem, gan izmantojam dažādas Padomju Savienībā ražotos kultivātors. Un tad Latvijā parādījās slīpzobu šļūts pirmā, kas laikam tika ievest no Igaunijas vai Igauņu ražojums, kas jau bija no Skandināvijas ievest. Mēs paši savā saimniecībā arī tādu uzbūvējam. Pirmo secinājām, kā ļoti labā aparāta, bet bija daudz nepilnības. Un katru gadu kaut ko nedaudz uzlabojot, kombinējot, palielinot, ir radīts šīs aparāts jau, kas šobrīd, var teikt, strādā ļoti labi mūsu laukos, mūsu zemes apstākļos. Šobrīd nav arī kauns citiem piedāvāt un arī reklamēt. Pirmkārt, šis agregāts atšķirās no līdzīga veida izstrādēm ar cenu, ar to, ka viņš ir ļoti viegls un ļoti efektīvi sastrādā zemi. Viņš ir paredzēts aruma apstrādei, sagatavošanai sējai. Normālos apstākļos būtu jāpietiek ar vienu pārbraucienu reizi, un degvielas patēriņš ir 3 līdz 5 litri. Ja zeme ir aizkautusi, ja zeme ir mitra, ja nevar dabūt vajadzīgo ātrumu, braukšanas ātrumu, tad varētu būt jāstrādā 2 reizes. Agregāts ir konstruēts tā, viņš sastāv no 5 zemes apstrādes zonām. Pirmā ir slīpzobu šļūce, kur ir izmantot kverlānta kalti. Kverlānta ordināla kalti ir dārgāk, var izmantot arī citus ražojumus, jo šeit tas ļoti liela izturība nav nepieciešama. Nākšā zona ir kultivatora zari. Viņi nav domāti kultvēšanai, bet tikai nedaudz uzdirdināšanai. Kā jūs redzat, zari izvieto tieši precīzi aiz kaltiem. Kalti mazliet pieblīvē zemi, šeit kaut tiek uzdirdināts, uzrušināts. Tālāk ir trešā zona, vēl viena slīpzobu šļūce, un tālāk jau ir drupnātāja rulles ar šļūcītēm. Šis agregāts nav domāts zemes šļūkšanai, viņš ir domāts tikai zemes uzdirdināšanai un zemes cilu pārbīdīšanai no cilām uz ieplakām. Tātad slīpi zeme tiek pārbīdīta, ja šeit ir ieplaka, viņa iekrīt iekšā, iebirst iekšā, ja ne šeit paliek valnīts, kur tālāk jau nākušais zobs viņu uztver un pārbīdā kā otrā pusē, kur ir valnīši. Tā ir lielākā priekšrocība šai šļūcei, ka viņi nepārvieto lielu zemes masu lielos attālumos. Parasti tradicionāla šļūce piekraut kā šķūri, traktoram melni dūmi, degvielas patēriņš 10 litri. Un jābrauc vismaz 2 reizes. Pēc šīs šļūces arī parasti, pēc tradicionālas šļūces, parasti arī ir jākultivē zemi, jo viņa ir noblīvēta un spīdīga. Mūsu uzstādījums sākotnēji, kad mēs radījām šos aparātus, viņi tika radīti zemgalē, lai varētu ļoti lielā ātrumā, līdz ko zeme ir vajadzīgā mitrumā, viņu nolīdzināt un uzrašināt nedaudz, lai neturpinās žūšana, lai saglabātu zemē maksimālu mitrumu. Un bija mērķis, lai, teiksim, pa diennakti varētu 100 hektārus apstrādāt, lai pāris dienās varētu visus laukus apstrādāt. Šobrīd šis aparāts ir spējīgs maiņā 100 hektārus noskriet vienā kārtā. Optimālais darba ātrums ir līdz 16 km/h. Vienīgi, ja ir liela un daudz akmeņu, tad ātrums jāsamazina, bet īpaši jūtīgs viņš nav uz akmeņiem. Viss ir taisīts ar diezgan lielu drošību un diezgan lielu aizsardzību. 10 km/h ir minimālais ātrums, kas nepieciešams. Jo lielāks ātrums, jo labāk strādā tieši aizmugurē daļa. Zemes kunkuļi tiek sadrupināti un arī izlīdzināti. Teiksim, šī zeme tiek burtiski izklāta pa lauku vienā līdzinā kārtā. Lēnāk braucot, nenotiek šī zemes drupēšana, zemes pārbīdīšana tik efektīgi un arī nolīdzināšana. Cik aptuveni maksā tāds agregāts? Šis konkrētais maksā aptuveni 10 000. Gribētu piebilst, ka analogi īsti nav ārzemē, bet līdzvērtīgi, ar līdzvērtīgiem platumiem maksā apmēram 4-5 reizes dārgāk. Šādu tipu kompaktorus mēs varam uztaisīt jebkurā izmērā. Solis varētu būt tik pa 2 metriem, bet varam taisīt jebkurā izmērā. Šeit solis ir 2,5 metri, bet negribētos iet ar platumu virs 11 metriem. Tad šim kompaktoram vajadzīgs ir papildus stiprība, tātad arī metālietilpība, viņš paliek smags. Šobrīd platums ir ļoti optimāls, ļoti labi strādā un arī neviens īsti netīs, kad ar šo aparātu strādāja 3 līdz 5 litri. Patiesībā es arī tā īsti nevaru noticēt. Ja izpildīt šie noteikumi, zeme ir labi uzvērta, nav ne zāles iekšā, ir ātrums, ir vajadzīgais mitrums, pietiekās ar 1 reizi. Tā kā no āruma līdz sējumam 3 līdz 5 litru degvielu. To mēs ne ar vienu ārzemzēles nevaram dabūt. Kādas jums ir augsnes?
Šeit Kurzemē augšņu tipi ir visdažādākie, visi iespējamie, sākot no kūdras, smilts, grāns, māls, sarkanu māls, melns kā piķis māls, gleju māls. Pie tam šīs visi augšņas tipi sastopās vienā laukā, braucot, teiksim, kilometru garumā pa lauku. Visi šie 7 vai 8 augšņas tipi ir sastopami. Un arī tas uzliek arī ļoti augsts prasības pret zemes apstrādes agregātiem, lai varētu sekmīgi apstrādāt, jo smilts augstnes ir vienas prasības un mālos ir pavisam citas prasības. Tas pats arī attiecās uz zemes apstrādes termiņiem, ja smilts un māli žūs dažādi, sakāls dažādi, un tas viss rada grūtības, bet mēs jau esam pieraduši grūtībās dzīvot.